Nu ko, dārgie draugi, es devos uz tuvāko celtniecības veikalu, lai nopirktu kādu materiālu priekš savu dārziņu. Šodien man ir lieli plāni, un pirmo, ko es sāku skatīties, tie ir tādi tā kā akmentiņi, saucamā šibjonočka un melnzeme, lai pielīdzinātu to vietu, kur es biju uztaisījis savu sētu. Tagad es vēl skatos uz ķieģeļiem. Ķieģeļa cena ir 53 pensi par vienu ķieģelīti. Un sanāk, ja es nopirkšu visu šito kārtiņu augšu, ja, pa vienam ķieģelītim, tas ir dārzam, kur sēdēt. Sanāk, man 16 mārciņas maksā tādi ķieģelīši. Nu, ja es pieņemsim 2, tad 32 mārciņas maksās, un tad var uztaisīt platformu, kuru var staigāt normāli. Nu, kur galdiņu nolikt un tā tālāk. Būs jāpadomā, īstenībā nav dārgi. Bet es nekad ķieģeļus neesmu licis uz zemes, lai to visu akurāti izdarītu, būs jādomā. Lūk, tādi paši akmentiņi, kurus es pirku vecajā mājā, dārziņā liku, maksā 4,20 par maisu. Nu, arī nebūs lēti to visu sapirkt. Lūk, te vēl ir liela izvēle ar tiem visiem šibjonočkām akmeņiem, bet es teikšu, mazāk par 4 neko nevar atrast. Tāpēc, laikam, būs jāņem pa 4 maisām. Ne šoreiz, bet vispār tā es pieskatīju. Tās ir smiltis. Ir par smiltīm jāmaksā 3,47 par maisu. Nu, come on. Ļoti dārgi. Vai man vienkārši naudas nav, tāpēc man liekas, tas ir dārgi. Bet labi, meklēsim. Es vēl gribu kaut kādas flīzītes pastīties, cik tas daudz maksās un cik man flīzes vajag, lai varētu dārziņā smuki tādu uztaisīt, vietiņu, kur uzlikt galvas. Lūk, te flīzes visādas, bet es skatos, te ir pa 40 gabalā. Unreal vienkārši. Bet labi, tas ir luxury. Ir 6,20 gabalā. Arī dārgi, man liekas, bet te ir kaut kādi baigi forši, dārgi, dekoratīvi. Tad ir, lūk, tādas. Hei, tu nos 14 mārciņas. Čuvo, вообще, ребята. Nenormāli dārgi. 11 mārciņas. Nē, neko es no šī nevaru atļauties un negribu tērēt tik daudz. Lūk, te vēl ir, bet kāda cena? Šitie ir diezgan lieli. Ja man tādas kaut kādas 6 vai 8 nopirkt, uzlikt, tad vispār būtu ideāli. Bet es neredzu cenu. Cik tāda varētu maksāt? Varbūt 10 pa vienu. Vai ne, tas ir vienkārši čau. Es pagaidām pieskatīju šos pa 6 mārciņām, lūk, tādi. Tādas flīzītes ir ārpusē. Un tagad es nepirkšu, bet kaut ko līdzīgu varbūt varētu paņemt. Tas man varbūt maksās ap 50 mārciņām, 60. Un ja landlords, mājas īpašnieks man atdos naudu, tad principā nav slikti. Es varētu kaut ko tādu izdarīt. Bet, tūlīt tās paskaidrošu, kāds man vispār plāns. Vēl atradu. Bet es nesaprotu, kāpēc tas ir dārgāk nekā, no betona flīzes. Ir plasmas tādas, recycling. Plasmas tādas flīzes, jā, viņas var kopā visur saklipot. Ērti laikam likt, bet es nesaprotu, kāpēc viņas maksā 7 mārciņas. Tas ir plasmas vienkārši, vēl recycling. Čuš kaut kādu. Tā, ja viņas maksātu, piemēram, 2 mārciņas, es tad tādas saliktu, easy. Tā sanāk baigi dārgi viss tas prieks. Viss šis prieks man izmaksāja 32 mārciņas, es paņēmu 8 maisus. Kaut gan es skaitīju, ka man vajag daudz vairāk, bet es ļoti ceru, ka vismaz ar to pietiks. Un pastīsimies, kā sanāks, bet man liekas, 32 mārciņas ir ok. Paga policija brauc, jo, cik ātri. Un, jā, 32 mārciņas, tad zemīti piebērt, un vismaz izskatīsies glītāk, un tad jau varbūt pēc idejas zālīt var sākt augt, vai kaut ko var iesēt. Nu, ko aiziet?
Baigi kaķi ir sakakājuši. Tur, kur tas māls, visādi akmentiņi bija, viņi izmanto to kā toleti. Tā kā es ceru, uzberot šo kompostu vai zemi, viņi vairs tā nedarīs. Kaut kā tā. Negribēju baigi tērēties, bet vismaz tagad ir kaut kāda saprašana. Un izskatās diezgan akurāti, ja Jūlija tagad parādīs jums forši akurāti tādu zemīti. Varētu nopirkt zāli, iesēt, iebērt, lai tāda smuka zālīta aug te gar sānu. Nu, un tad nākamreiz, kad braukšu uz veikalu, vēl vajadzēs piepirkt bišķi zemītes, un tā jau būs pa smuko. Bet tā, nu jau vismaz tagad akurāti izskatās. Pabeigta sēta, normāla zemīte, es tādu slānīti labu liku, nerāvu ārā nekādas nezāļas tur, pēc, kad baigies čakars, ja godīgi negribējās uzrakt. Nu, un te kaķi sūdi arī tika aizbēgti, tā kā redzēsim. Nu, Jūlija tagad man te piedāvā paštaisīto kompostu iemačīt tur. Nu, man kaut kā es nezinu. Nu, kā ko ir te komposts? Nu? Tas nav musējas. Viņi tur lika daudz olas, bet skaties. Nu, ko skatīties? Nu, es tā redzu, tu vienkārši čau, es negribu tādu vērt. Kaut kāds musars, nu, svalka. Musars, jo olas ir labas. Nu, atkarīgi kādas olas, bet, nu, te taksibies, to pateiks šīs olas. Nu, nezinu, man nepatīk, es negribu bērt. Nu, kā tu vari salīdzināt šito nu, ja ar to, olas, ko es sabēru? Nu, ja nebūtu olas un būtu skaisti zemi, protams, bet, ну, реальность немножечко другая, как sakās. Так что реалити не подошло твой. Сорян. Nu, vismaz pamēģinu. Gribat paskatīties, kas tur iekšā ir? Es jau rādīju pagājušajā vlogā, jā, tur nekāds vairs nav iekšā. Tur viss no karstuma laikam nomira. Bet, nu, kaut kā tā. Pēdējais panelis tā kā šī ostals, un neviens neko nedara. Neviens mums neraksta. Es nezinu, bet, nu, labi, pamazām, lēnām kustamies. Uzreiz gribu pateikt, tas nav atkarīgs no manis, tas viss ātrums, celtniecības ātrums, jo tas atkarīgs no mūsu mājas īpašnieka. Un vispār, jo mēs te dzīvojam 8 mēnešus un gada sākumā ievācāmies un bija plāns, jā, taisam sētu, bet kaut kā viņi baigi bremzē. Pēkšņi viņi sadomāja, kad nē, kad būs vasara, tad nopirksim sētu, jo stābus labāk lika, kad zeme ir atsalusi, bet es nesaprotu, te nekad zeme nesasals. Nu, vapšie kaut kādi čuši. Un sanāk, tad visu tā pasūtīšanas, vai materiālu pasūtīšana baigi bremzināja visu procesu. Nu, un tas sanāk, ka visu vasaru nočakarējās. Un mēs nevarējām normāli pabaudīt mūsu tā saucamo dārziņu. Kaut ko gribēju pateikt? Nu, vienkārši tev bija šansi, viņi visu pasūtīja, un tad tu nepareizi sareķināji, vienas panelis pietruka, un tagad viss, tev nav Nav man vairs šansas, un viņi tādi man liek, viņi tagad soda man par to, ka es šitā kļūdījos, nemācēju paskaidīt normāli. Bet, ne, nu labi, te vispār 5 minūtes aizņemšu to visu izdarīt, iebetonēt to stabu, uzlikt paneli. Nu, vienīgais labā panelī vajadzēs nogriezt gabalu. Bet tā es jums pateikšu kopumā easy darbs un vēl pārpaliks kaut kāds materiāls. Nu, es tomēr neizturēju. Braucu uz celtniecības veikalu,
izmantoju iespēju, kamēr man ir enerģija, gribēšana un labs laiciņš ārā. Tas ir pats svarīgākais, jo Anglijā ar to ir problēmas. Un tagad braukšu, nopirkšu šo te šibjonačku akmentiņus, nopirkšu to plēvi saucamo, kad uzklāju, un lai neauga zālīte. Kaut kā tā, bišķiņ tāds bardags, bet pofi, go with the flow, kā sakās, zini, ķīpa. Vajag beidzot daudz maz vizuāli uzlabot dārziņu, lai viņš labi izskatās, jo reāli apnika. Nu, pridīviļēt mājas īpašniekam, nu. Es jūtos kā pēdējais muļķis tagad. Reāli apkrāpts, apmānīts. Es stulbens. Vienkārši B&Q aizgāju nopirkt par 4,50 maisu ar zemi. Vienkārši iebraucu citā veikalā un te vienkārši vecs paleti manā priekšā atved par 2,50 tieši tādu pašu maisu. Līdz 14. augustam tas līdz rītdienai jānopērk. Super atlaidi. Vienkārši tā mazals. Nu labi, vismaz šīto porciju es nopirkšu lētāk. Bet baigais ablums reāli. Tādu šušu 2 reizes dārgāk nopirku. Tā kā vajag vairākās vietās pārbaudīt sākumā. Nu lūk, tāda plēve, ja, ko uzklāt 2 metri pa 2 reiz 25. 35 mārciņas, dikti dārgi. Te ir 1 metrs 20 metri garumā. Labi, paņemšu šo sākumā. Tad materiāls atšķirās. Ar ko tad viņš atšķirās? Nevar saprast. Arī 15 maksā. Labi. Labāk ņemšu to te vairāk tādu plēvi. Un skatīsimies, kā tas viss strādās. Kaut kā tā. Nu, vot. Sametu es vesels 8 maisas, tāpēc, ka pa 2,50 līdz rītdienai labāk uzreiz iepirkt, kad ir tik izdevīga cena. Un te lūk akmentiņi ir tādi tā kā balti un ir tumšāki, tumši pelēki. Un katrs maiss maksā 4 mārciņas, diezgan sālīt, es jums teikšu tā. Bet būs jāpērk. Es nezinu, cik man daudz vispār vajag, bet nu vismaz iesākt. Visu šodien netaisos taisīt, bet nu vismaz iesākt un pastīties, kā tas viss process notiks. Nu viss, paņēmu 4 maizes eksperimentam, paskatīsimies, kā tas izskatīsies. Tumšs pelēkā krāsā, 8 gabals vēl ar zemīti. Šodien šodien uzbombīsim kaut ko. Nu ko? To es nefilmēju, protams, kā es tad sanesu visu iekšā, bet, nu, lūk, tā lūk izskatās. Gandrīz līdz galam. Man palika 3 maisi. 3? Nē, 2 maisi. Nu, labi, pietiks. Nu, lūk, kā tas izskatās, jā. Pa 2,50 zeme bija nedaudz smalkāk nekā tā iepriekšējā, bet, nu, man principā galīgi vienalga, jā. Un sanāk, kur visi tādi glīti, forši. Tikai aizmirst tās zāles sēmenes nopirkt iesēt. Bet labi, next time. Nu, un tagad, lūk, tas viss izskatās ļoti akurāti. Un palika te vēl tas gabals. 2 maisiem, es domāju, pietiks te jau pašā galā. Tur jau baigi nav svarīgi. Tad, kad te viss būs pabeigts. Bet te viss ir iztīrīts. Gruži noņemti, uzbērts zemīte, un tagad es došos un sākšu ar sānu bērt tos mazos akmentiņus virsū. Sākumā jāizrau visu zāli, bišķi jāpielīdzina, un tad skatīsimies, kas no tā sanāks. Nu ko, daudz maz es pielīdzināju te zemi, noņēmu visu lieko, nogriezu zālīt, izrāvu saknes, cik nu vien varēja. Un tagad liksim plēvi 1 metru. Nu, un bērsim tos akmentiņus un skatīsimies, cik daudz man aizies uz to visu. Vismaz sāniņš, lai ir tāds skaists, labi izskatās, lai var arī kaut kāda saprašana. You
karoči, baigais ablums, es negaidīju. Izrādīsies tas ļoti dārgs prieks, es jums pateikšu. Šeit ir 4 maisi. Jūs iedomājaties, cik man tas viss izmaksās, lai apklātu visu šito te teritoriju ar akmentiņiem. Jā, huģēji, negaidīt. Un vēl 4 māciņas pa maisi. Dārgs prieks. Tā, ka tu pa viņiem staigā ideāli. Viņi tāda lielāka akmentiņa. Forši tur. To kāja nekrīt iekšā. Jo, ja smalkāk, te viņi tā kā vairāk tā kā smiltis. Bet baigais ablums. Tātad man vēl jānopērk vismaz 4, lai vismaz šo sāniņu uztaisītu daudz maz. Iet 6, laikam 6 nopirkšu vēl. Un kā sanāks, tā sanāks, un tālāk skatīsimies. Paskat, kā man nosēdies bembīts. 260 kg. Vienkārši svārs aizmugurē, pilns bagažnieks. Blīn, rīktīgi mazi šķirbi pavisam, jābrauc ļoti uzmanīgi. Nu, gan man šodien diena, vispār neko tādu nebija plānojis. Vienkārši tāds hustles sanāca šodien. Un es gribēju vēl piebilst, tas, ka tie 260 kg man aizmugurē, es pilnīgi jūtu, kā man priekš ir pacēlusies aizmugure uz leju, piespiesta. Un katru reizi, kad es bremzēju, es jūtu, ka mašīna baigi negrib bremzēt. Tā kā, laicīgāk ir jāspiež bremzes, un tad, kad es eju pagriezienā iekšā, es jūtu to svāru. Rīktīgi jābūt uzmanīgi. Es jūtos tā kā kaut kāds furšiks tagad. Zini, на фуре там нормально, 5-ю скорость, 4-ю включил. Un, jā, un ieskrienās grūtāk, tā kā, jā, jūtams svars. Es ļoti ceru, ka man pietiks, diez vai pietiks, 13 maijs, 4 bija tāda maza līnija, un vēl 13, vēl bišķi lielāka līnija būs. Karoči, es papālu bišķi dārgi. Es samaksāju par šiem 13 maisiem 57 mārciņas, bet tur vēl 200 es pāris nopirku. Un, bet labi, redzēsim. Es ļoti ceru, kad mājas īpašnieks noturēs savu solījumu un atdos mums naudu vai noņems no īres maksas visu, ko es esmu ieguldījis. Par darbu arī. Tā kā mēs vēl par to runāsim, es gribu pabeigt darbu līdz galam, savest visu kārtībā, un tad viņam parādīt, pateikt, klausies, večukiņ, redz, viss darbiņš ir izdarīts, davai, ka ti tam viņam kaut ko samaksās, un tā, un šitā, zin kā. Drītoju kūciņ, kā es esmu nogurs. 13-20 kilogramīgas maisas ar akmiem. Nest iekšā par šito tuneli. Pa kāpnēm augšā. Tur visu to salikt, jāfigē vienkārši. Tūlītās es atvilkšu elpu, padzeršos, un tad mēs mēģināsim aizpildīt visu to teritoriju ar akmeņiem, bet es esmu pārliecināts uz 99,9%, ka man nepietiks. Bet, iekrāmēju, cik varēju. Naudas ziņā arī sanāca, šodien es nopirku 17 maisus. Un paskatīsimies, cik tad tie 17 maisi aizņems tās teritorijas, ja? Tad tālāk būs jādomā par naudām. Labi, īstenībā pagāja tikai 2 minūtes, es vienkārši uzreiz padzēros un iznācu ārā. Es gribu ātrāk visu pabeigt, jo esmu noguris. Ja pārāk ilgi atpūtīsies, uzreiz tev tas noies, tas draivs, ja, un tad vispār vēl grūtāk būs strādāt. Tā kā aiziet. Ko, dārgie draugi? Beigās sanāca ļoti dārgs prieks. 17 maisi. Figē, lūdzu ārā un parādi. Baigi daudz teritoriju nav aizņēmis. Vai var teikt, tieši tikpat daudz vēl palika uzbērt, ja es gribu visu aizpildīt. Un es jums pateikšu, tas ir sāpīgi. Akmentiņi, jūtami, jā, viņi ir labi.
ļoti patīkami staigāt, neslīd, bet ej, tak tu nost vienkārši, cik tas dārgi viss sanāk. Negribās skaitīt, bet es jau kaut kādas 80 mārciņas, 90 esmu notērējis tikai, lai uzbērtu šo gabalu. Sotaks. Ja tas ir uz mūžu, tad nav tik dārgi. Vēl sotaks, 2 sotaki, bet zato tev, lūk tā, zālīt neaugs. Būs akmentiņi, varēs te staigāt, barbekju taisīt. Es tā domāju. Nezinu, ko tālāk darīt, vai vēl braukt pakaļ vai nē, bet man nepatīk atstāt darbu līdz pusē. Uzminiet, kur es atkal biju. Pareizi, atkal aizbraucu vēl nopirkt 13 maisus, un sanāk šodien bija vesela palete ar tiem akmeņiem, un tagad palika tur viens maisis saplēsts, es viņu neņēmu. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka man pietiks ar tiem 13 maisiem, ja kāds mēģināšu kaut kā izritināt, bet nenormāli esmu jau noguris visu dienu braukāt, tur tonus laikam novedāju, plus zemi vēl šodien vedu. Jūs paši visu redzējāt. Kaut kā tā. Šoreiz ienes maizes 2 reizes ātrāk, nesu pa 2 maisiem, uzreiz reizē, tāpēc, ka 13 reizes turp atpakaļ iet, da nafika, nogurs. Tā, katrā maisā pa 20 kilogramiem un aiziet. Un es ļoti ceru, ka viss šī pietiks, lai pabeigtu šo gabaliņu, jo baigais būs gandarījums un prieks, kad ir kaut kas pabeigts līdz galam, nevis atstāts uz vēlāku. Man nepatīk atstāt lietas uz vēlāku laiku. Kā jau arī domāju, ka nepietiks. Reāli 1, 2, 3, kādi 4 maisi pietrūks, bet es domāju, tas tagad nav būtiski, tāpēc, kad pirmkārt viņiem vairs nav palicis, es visu izpirku. Otrakārt, man visādas sīkums te ir jāuztais, man būs jāpabeidz šo sānu, jāpārtais, un tad dēlīšas normāli taisni jāuzliek, un tad es varu aizpildīt visus tos stūrīšus, vajadzēs tik un tā ekstra pirkt. Bet kopumā jau ir vieta, kur staigāt, jau diezgan labi izskatās. Redziet, te varbūt kaut kādu galdiņu var uzlikt, nezinu, bet vismaz zāle neaugs un būs kaut kāda brīvāka tāda sajūta. Ko jūs domājat, like vai dislike? Baigais nogurums, bet jebkurā gadījumā lielākā daļa ir izdarīta. Tad es vienkārši nākamreiz, kad man būs spēks, šo visu nojaukšu, pārstīšu šos dēlīšus dziļāk, šos stabiņus pārstīšu dziļāk, taisnāk, dēlīšus es nokrāsošu. Vienmēr sakot, tas uz nākamo sēriju.